Šoreiz vajadzētu samainīties, ka tu esi aizsardzības ministrija un es esmu... Jā, var pamēģināt. Tu jau zini par to 18. novembra pasākumu, to balsošanu un to visu padarīšanu, vai ne? Jā. Tas, par ko es pirms kādu laiku aizdomājos, ir tas, cik nereāli daudz mūsu skola to visu reklamē. Tā kā uz mūsu skolas Facebook lapas par to vienu balsošanu ir kaut kādi 3 atsevišķi video, kur ir kaut kādi daudz atsevišķi cilvēki. Un tur arī, piemēram, vienā no tiem videom teica, hei, tu zinās, ka būs otrais salidojums, un ka pagājušajā gadā bija tik labi, ka mums šogad atkal jāuztaisa, bet, lai tas notiktu, ir jāsasniedz tās balsis tam 18. novembra pasākumam. Tas man šķiet ļoti aizdomīgi, ka viņi tik daudz to visu reklamē. Pirmklasnieki, viņiem tur Raimonds arī kaut ko tur stāsta, un kas vēl ne, kā ko no skolēm padomas. Viņi to novembra pasākumu sauc par vēl vienu salidojumu. Es nezinu, bet viņi ķipa teica, varbūt, ka es kaut ko kļūdos, varbūt, ka es neatceros lāgā, bet cik es atceros, teica, ka būs vēl viens salidojums, vienkārši vajag sasniegt vajadzīgās balsis tam novembra pasākumam. Tas ir tā dīvaini, es nezinu, ko viņi tur burgo. Es ar vienu citu cilvēku diskutēju, un šis cilvēks apgalvoja, ka tas bija Sanitas Baltiņas efekts. Es varu iedomāties pasauli, kurā Sanita Baltiņa tiešām uz to visu spiestu tik lielu mārketingu, bet, nezinu, tas šķiet nedabiski. Varbūt skola nav tikai par mācīšanos tomēr. Cik es pēdējo reizi skatījos, mums tur pietrūks kaut kāds 200-300 balsis. Man šķiet, ka pirmajā vietā bija kaut kāds tur spēļu laukums, kaut kāds fizisko aktivitāšu, kaut kas saistīts ar to. Man šķiet, ka mēs neuzvarēsim to balsot. Man šķiet, ka tā balsošana jau beidzās un... Viņi tur ielika kaut kādu paldies visiem, kas nobalsoja par to pasākumu skolas mājaslapā, bet es nezinu, man grūti aptvert, vai viņi tur copē, vai arī viņi tiešām arī dabūja tās visas nepieciešamās balsis. Es domāju, ka skolai noteikti vajadzētu uzlabot šo apziņošanu, ka viņi ļoti skaidri pasaka, vai tad savāca pietiekami daudz balsis vai nē, jo savādāk cilvēki ir vienkārši neziņā. Es sākumā centos nobalsot par to skolas, to projektu, bet pēc tam man kaut kā telefons man neatļāva, un pēc tam es pārdomāju, centos nobalsot pret to skolas projektu. Un man arī tas neizdevās. Mēs paši Korī arī piedzīvojam, ka viņiem tur ļoti smags mārketings tam pasākumam. Bet varbūt arī tas ir vienkārši viss Kristas darbs. Jo man šķiet, ka viņa vienīgā, kuru mēs personīgi pazīstam, kura to tik ļoti reklamē. Mums ir jāintervē kaut kāds, nezinu, tur Funface TV. Kas ir vergs numur 3? Ko informāciju mēs nedrīkstam atklāt nevienu. Ir mans slepenais aģents, es viņam pagaidām uzticos. Pirms dažām pirms mēram 2 nedēļām izsludināja to, iestāju eksāmenu, to sagatavošanās kursus. Tad bija tā, ka tai fizikai es nevarēju pieteikties, jo koris. Un es prasīju kursietēju, vai mums varētu iet uz tiem kursiem. Un viņi teica nē, ka es esmu pārāk vērtīgs korim, un ka viņi nezina, kā pārējie zēni reaģēt, ja sanāks pie pirmdienām. Bet, respektīvi, šajā situācijā, protams, ir iespējams, man liekas, tāpēc, ka tas konkrēti attiecas uz mani, bet, manuprāt, kora un, principā, visas mūzikas novirzienā galvenā vērtība vajadzētu būt individuālā skolēna izaugsmei un iespējām. Man ir sarežģīti teikt, jo ir tāda noteikta programma, kurai visiem mūzikas novirziena audzēkņiem ir jāsako. Bet es arī domāju, piemēram, ja diriģents apzinās to, es nekļūšu par mūziķu, ka ilgtermiņā, ka man tie kursi varētu noderēt vairāk. Es viņam pastāstīju, un viņš teica, kas man pēc 2 gadiem būs svarīgāks. Iestāja eksāmenu kursi vai arī koris. Un kad es 2 gadiem es korim būšu pie pakaļ, kurā gadījumā man vajadzētu vienkārši atmest kori. Man šķiet, ka zināms grauds patiesības tur daļai ir. Domāju, šajā situācijā, ja es nemācātu mūziku, ja es nebūtu tik labs, tad es nebūtu vajadzīgs korim, un viņi man gan jau varētu diezgan mierīgi palaist, ja es viņam neesmu vajadzīgs. Es nedomāju, ja piemēram tur kaut kāds gribētu aiziet. Es domāju, viņu pilnīgi noteikti nepalaistu. Es domāju, ka tas, cik tu esi prasmīgs korī, tas pilnīgi neietekmē to, vai tevi palaistu vai nē. Es nezinu. Es galu galā nestrādāju mūzikas novirzienā. Ko tu teiktu par ideju, ja skolas starpbrīži, visi starpbrīži būtu tikai 5 minūtes, bet būtu viens starpbrīdis, kurš būtu kaut kādu stundu garš pusdienu laikā? Nav tā, ka man ir baigās grūtības paēst. Man šķiet, ka ir labi, kā ir. Man būtu baigi vienalga. Tas atrisināja nedaudz problēmu to, ka starpbrīžos nav ko darīt, jo, piemēram, ja tev pēkšņi būtu milzīgs laika posms, tu varētu tur kaut kur aiziet ārā, piemēram. Nedaudz būtu mīkstināta tā tevis pieminētā problēma par vietāluņiem. Un arī, man liekas, ja sarēķināt visu pareizi, tad ātrāk beigtos stundas. Tur mums fronte turās, laikam. Tu labi zini, ka tā fronte turās, jo es tur neredzu neko, ka tur kaut kas turētos. Tev patīk tā Ingusa, tā aranžētā dziesma? Nē, man īsti nepatīk. Tā ir šļura. Tā ir kora dziesma šļura. Es nezinu, es to sauktu par šļuru, bet man noteikti tā dziesma nepatīk.
Tas, kā viņi ir uzrakstīti, tas ir tā kā tāda tipa dziesma, kuru dziedāt Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas koris. Man nav nekas pret Ingusu, man nepatīk, viņš ir tāds šļuru. Grūti to nosaukt par šļuru, bet es nevaru teikt, ka man viņa patīk, man viņa nepatīk. Tā dziesma burtiski visu laiku atkārtojas. Manuprāt, kustības tikai to naglu dziņu vēl dziļāk iekšā šim skaņdarbam. Podolam uzbruk. Oi, ko? Ko? Stunda pakāsta. Viņš šeit tagad, kad ir pagājis tāds stabils laiks, kopš mācību gada sākuma, var tā salīdzinoši novērtēt, cik sekmīgi ir bijuši tā kā tie rezultāti telefona aizliegumam. Man jau skolotājs stāstīja, ka viņai 8. klase, es neatceros, kuru precīzi, viņi iegāja kabinetā un pilnīgi visi bija vienkārši vietālruņos. Tā 8. klase tātad joprojām aktīvs ir aizliegums pilnīgi, un pilnīgi visi vienkārši vietālruņos. Un tad tā skolotāja viņam tur mēģināja pieprasīt tos telefonus apakaļ, un tie skolāni iedeva skolotāji vāciņus. Tā kā nevis telefons, vienkārši vāciņus. Un viņa lūdzu nodeva tos visus telefonus, tad viņi visi nodeva tos telefonus. Tad viens no tiem bērniem aizrāpoja līdz skolotājas galdam, skolotāji nepamanot, un paņēma to telefonu kastu. Tas ir, ja viņš to izdara, tad es vienkārši viņam atdodu to telefonu. Bet jā, viņš šeit tie rezultāti. Es protams, nezinu, kā ir citās skolās. Bet, ja man vajadzētu minēt, citās skolās ir tā kā plus-mínus tāpat. Gan vairums skolotājiem, gan arī visiem skolāniem ir īsti vienalga. Mums klases audzinātājs stāstīja, ka plāno vidusskolai arī aizliegt, tā kā mūsu skolā tieši tos vietālruņus, jā. Es biju tādā ļoti piktā noskaņājumā to dienu, es vienkārši domāju, es varētu aizsūtīt Centē Baltiņai vēstuli, un ja es viņai sūtu vēstuli par šito tēmu, tad jūs varat tur vēl kaut kādas 10 vēl tēmas pielikt klāt, un tad es gāju tur pajautāt dažus jautājumus par visu kaut ko nesaistītu. Man tur arī pastāstīja, ka tas viss ir vēl aktīvas diskusijas, un izrādās, ka skolotājiem arī nepatīk telefona aizliegumi, un ka skola plāno ieviest tādu noteikumu, ka pat tie 1. līdz 6. klases skolēni, viņi varēs pat somās tos vietālruņus tomēr turēt. Jo stundās tie vietālruņi ir tiešām vajadzīgi. Pēdējā tēma laikam tā, ka, manuprāt, varbūt, ka vienkārši jādod laiks šai tēmai, bet, manuprāt, mūsu kora dziesmu svētku sastāvs bija daudz labāks nekā tā kā mūsu tagadējais sastāvs. Sniegumā, vienkārši kvalitātē labāks, un arī, manuprāt, tas, ka tā kā tur bija mazāk cilvēki, tas tā kā atkal, manuprāt, vairoja to sajūtu, ka tā kā, visi tā kā tā draudzīgāk, saliedētāk. Tas, ka tā kā tik daudz cilvēki, tagad tā kā ļoti daudz šos cilvēkus nepazīst. Ne, protams, varbūt gada laikā iepazīst un tā tālāk. Jā, vienkārši jādod laiku šai tēmai, bet nezinu. Jā, es pilnīgi piekrītu. Tas vecais sastāvs, tur bija ļoti daudz šie cilvēki, kuriem bija ļoti liela pieredze mūzikā. Tie cilvēki, kuriem bija maza pieredze, kuri bija tādi sliktāki, viņi bija salīdzinoši maz, bet tagad man liekas, ka tas īpatsvars ir kaut kādi 50 uz 50 apmēram. Jums skolā dienā aizvietoja kādu stundu? Mūsu pašu klases biedri viņi aizvietoja literatūru. Es nezinu, kāpēc, bet cilvēku skaits bija krietni pazeminājies, un mēs bijām tikai vairs kaut kādi 10 cilvēki palikuši. Un tad viņi vienkārši mūs palaida. Nebija ko darīt, tik maz cilvēku. Man liekas, šitais notika pagājušajā reizē. Bet diez vai tas boss būs apakšējā vai augšējā. Man liekas, viņš ir apakšā. Murgs kaut kāds.